Zirgu podkāsts ar Ilzi un Diānu. Nopietnas un nenopietnas virtuves sarunas par un ap zirgiem. Čau, Ilze. Čau, Diāna. Kaut kā neierasti jauns telpas. Jā, un arī šīs telpas ir, man liekas, tāds varbūt vienreizais, divreizais risinājums, jo mums Mārtiņš Spuris, pie kā mēs rakstījām, ir pārvākšanās procesā. Viņš pats sev sarakstīja epizodus uz priekšu, mēs to neizdarījām. Nu, viņš ir viltnieks vienkārši. Nē, viņš varbūt apņēmīgāks nedaudz ir. Man mazliet pietrūks Mārtiņš. Jā, man arī. Bet, nu jā, tā kā mēs esam drusīt citā studijā, drusīt citā formātā, bet, nu, aiziet, mēs esam gatavs apspriest savas vasaras un rudens aktualitātes. Piedzīvojums. Mēs arī kādu laiciņu neesam tikušās un neko runājuši. Un, jā, kaut kā sanāca tā, ka vasara pagāja ātri, rudens arī, gandrīz jau ziema, bet mēs satikāmies. Beidzot. Jā, tad vasaras aktualitātes. Es varu stāstīt par savu vasaras aktualitāti. Nu, stāsti. Ja tāda sacensību dzīve, tad mana aktualitāte ir Eiropas čempionāts. Jauniešiem, junioriem, bērniem, kuras biju ar Nelliju un ar Trojusu no Lietuvas, kuru startēja junior sacensībās. Tu uzreiz pārstāvēji divas valstis, un tu arī esi vispieredzējušākā Eiropas čempionātu dalībniece Latvijā. Tiešām? Jā. Nevar būt. Var. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi bijusi ar Moniku Paulauskaiti, kā Es to palīgs. aizmirsu vispār, jā, tiešām. Tu esi bijusi ar Lietuvas bērnu komandu, Bija tāda lieta. un Anna Salmiņa tajā gadā arī bija, un tad sanāca tā, ka tu arī pārstāvēji divas valstis. Un tad šovasar tu biji ar Trojus un Nelliju. Jā, es pār nevarēju saprast, man likās, ka man uz abiem vaigiem vajag krāsot vienu Lietuvas karodziņu, vienu Latvijas, bet kaut kā es iztiku. Tu Bet, nevienā bildē es tev nekādus karogus uz vaigiem neredzēju. Tā kā ar to fanošanas lietu tev neiet. Bet es darīju daudz funkcijas. Es biju vairākas personas vienā. Pieskatīju jauniešus, respektīvi Nelliju ar Trojusu un viņa zirgus, gāju uz iesildi, gāju uz mītingiem. Es tur tā kā bija ko darīt, nebija tā, ka bija garlaicīgi. Nu, atpelnīja savu naudiņu, savu honorāru kārtību. Nav darbiņš jāmīl. Bet bija ļoti forši. Kā jau čempionātos, visas emociju gammas, prieka asaras, bēdu asaras un visa veida asaras un emocijas. Bija ļoti jauki. Tāda pasākuma parasti ir interesanti, tāpēc ka tiešām tur tas tāds tusiņš ir ļoti interesants. Es arī, manas spilgtākie notikumi šajā vasarā un rudenī sacensību dzīvē. Es biju Igaunijā, gan jūnijā. Es starpā nesen atbraucu no Igaunijas. Labi, par to mēs nedaudz vēlāk parunāsim, bet es tātad biju Igaunijā uz CSI mačiem jūnijā Pērnavā un uz CSI mačiem Tallinā, Tallinn International Horse Show. Un te mēs redzam arī to, ka mums Igaunijā bijušas vairākas starptautiskas sacensības šogad. Un Pērnavā patiesībā bija ne tikai konkurss, bet arī iejādi un arī drivings, ja mēs pareizi mākam iztulkot kodu. Jā, bija driving sacensības arī Igaunijā vasarā tieši tā. Es arī biju Igaunijā, ne tikai uz sacensībām, bet arī es biju sacensībās tajās, kur tu biji foršas sacensības. Man liekas, ka lieliski organizācija izpārdot arēnu. Halo, zirgu sacensībās un izpārdot arēnu. Man liekas, wow. Tas ir wow. Man liekas, ka iepriekšējo reizi izpārdot arēnu bija kaut kad pirms Covid. Bija Tallinā kā viss, bet tagad šoks bija daudziem, ka nevar vairs biļetes dabūt un tiem, kas pēdējā brīdī parasti pērk. Bet kā tev liekas, vairāk tie skatītāji tā kā pērk uz to sportu vai uz tiem šoviem? Labs jautājums. Nezinu, man jau gribās domāt, ko uz sportu. Man arī. Tā kā es domāju, ka es palikšu pie tā arī, kā es gribu domāt uz sportu. Labi, es arī gribu domāt, ko sportu. Un te mēs varam atzīmēt varbūt kaut ko netik ļoti pozitīvu Latvijā un Lietuvā CSI, respektīvi starptautiski mēroga sacensības nav šogad bijušas un droši vien arī līdz gada beigām nebūs. Laikam gan Latvijā, gan Lietuvā ir tāds pārmaiņu gads šis jātnieku sporta dzīvē, tādēļ, ka Lietuvas federācijā nomainījies, respektīvi pat nav nomainījies, bet
prezidents atkāpās, ja to tā var teikt, no šī amata. Latvijas federācija arī daudz izmaiņas un prezidentu maiņa. Un, tā kā, man liekas, tāds pārmaiņu gads gan Lietuvā, gan Latvijā. Un jā, viņi arī atcēla savas starptautiskās sacensības, kuras bija plānotas augustā 2 nedēļas. Bet tu biji Tallinā arī šajā nedēļas nogalē. Ko tu tur darīji? Nu, es mācījos, jo, zini, ja tu gribi strādāt par veterināru ārstu, tad tev visu laiku ir jāmācās. Citādāk nekas nesanāk. Vai arī, teiksim tā... Vai jūs kādu kongresu vai semināru apmeklējāt, vai kaut kādas lekcijas, vai tur bija igauņu pasniedzēji, vai kaut kāda pasaules mēroga runātāji? Nu, respektīvi, mēs bijām uz veterināro konferenci Tallinā, kur tika organizēta ļoti superīgā vietā. Es pat nezinu, tāds tā kā kind of... noliktavu rajons, un tur tā ēka visu pārtaisīt, milzīga. Pie ostas? Jā, pie ostas. Rītīgi stilīga vieta. Es tur bijusi? Es zinu to vietu, es, man liekas, tajā vietā neesmu bijusi, bet tajā rajonā esmu bijusi, un tur ir ļoti forši. Nu, lūk, un tur bija liels kongress veterinārārstiem, tur bija dažādi bloki, tur bija mazie dzīvnieki, eksotiskie dzīvnieki, veterināriem asistentiem, zirgu bloks, lielo dzīvnieku, respektīvi lauksaimniecības dzīvnieku bloks, un tad attiecīgi notika lekcijas šajos blokos. Nu, mēs, protams, negājām uz eksotiskiem dzīvniekiem, kaut gan drusku gribējās, bet nesanāca, jo zirgu blokā bija pasaules lektori. Nu, tā kā tādi, uz ko jūs skatāties, ka šitie ir baigi wow, tā kā Stīvs Gerdā vai Martins Fuks konkūrā, kā jā, labi. Tieši tā, es domāju, un jūs redzējāt klātienē viņus. Šis bija ļoti labs salīdzinājums, ļoti precīzi salīdzinājums, un, nu jā, respektīvi 2 dienas, dažādas tēmas, alpošanas ceļi, nu, respektīvi, šeit nav tik būtiski iedziļinās tajās tēmās, bet, nu, par gastrointestālo, respektīvi par vēderu, par alpošanu, par klibumiem, par visādām šādām lietām tik stāstīts, ļoti interesanti. Nu tā, ka tu sēdi un tās lekcijas ietās 40-45 minūtes, un tev vienkārši kā beidzās, jau negribu parunāt vēl drusciņu. Nu, tā kā būtu forši vēl paklausīties. Tiešām ļoti interesanti. Iedvesma, protams, pēc šādiem pasākumiem vienmēr ir. Un varbūt tāds, teiksim tā, liek paskatīties kaut kādām lietām, ko tu ikdienas skrējienā varbūt. Nu, tu jau zini, kāds ir, tu skrien, tu dari savas lietiņas, bet tu tā drusciņi mierīgi apsēdies, hei, jā, šis ir kaut kas, kam varbūt varētu vēl vairāk pievērst uzmanību, lai arī tu tam pievērst uzmanību, bet pastīties uz tām lietām no cita redzējuma, teiksim tā. Bet man jau liekas, ka jums ir katram tāda, nu es runāju par Ekus Anima komandu un Jelgavas veterinārās klīnikas, zirgu klīnikas komandu, jums jau katram ir tomēr tur tāda sava sfēra, sava joma, kurā jūs specializēties. Jā, protams, bet tāpatās, jebkurā gadījumā, nu, ir forši paklausīties kādu un paskatīties citu cilvēku skatījumu un redzējumu. Es to arī tas ir ļoti līdzīgs, bet jebkurā gadījumā ir ļoti vērtīgi. Ir kaut kādas lietas noteikti, kas ir tādas, ko sev paņemt no šīs konferences, ko ieviest arī turpmāk savā praksē, teiksim tā. Bet, jā, nu, viena lieta, tas ir, kā viņi runā. Kā viņi prezentē? Kā viņi prezentē un kā viņi runā. Es, tā kā līdz mēnesim, lai es varētu tā noprezentēt. Nu jā, bet viņiem droši vien ir arī diezgan liela pieredze jau. Nebija jau šī ir pirmā konference. Bet, protams, viņi brauc pa visu pasauli un uzstājās, bet tas ir kaut kas tāds, ka tu sēdi un tev, wow, es ar tā gribētu. Nu, bet jums, piemēram, kā bija tā kā... nu jā, mēs esam tādi muļķi, mēs tur to nezinājām, vai tomēr tā kā klausoties tās lekcijas, tu gūsti apstiprinājumu, ka mēs esam vienā kaut kādā burbulī, vienā mindsetā un domājam līdzīgi, par kaut kādām pamatlietām. Nē, muļķi mēs neesam. Wow. Tā kā tā. Es vispār uz tādu atbildi cerēju, jo zin kā savādāk. Jā. Es jau nevaru kaut kādu zemes klases veterinārā ārstu laist pie sava zirga. Pirmkārt. Es domāju, ka mēs esam uz pareizes nots, uz pareiza viļņa un ir viss kārtībā. Tas ļoti priecē katrā ziņā. Vēl turpinot par veterināro sadaļu, Jelgavā būs seminārs. Jā, mēs Latvijas veterinārā ārstu biedrība organizē semināru 2 dienu, kas norisināsies
Jāpastāst datumu precīzi, sekundīti. Zin, kā nevar zināt, kad tu samontēsi, vai tas būs pēc vai pirms 6. un 7. novembrī. Tad norisināsies šis seminārs 2 dienu, kas īstenībā arī ir tāda Pasaules veterinārā ārstu asociācija, kura katrus 2 gadus rīko ļoti lielu kongresu, kurš šogad notiks Taizemē, ja es nekļūdos. Nevis šogad, bet atvainojos nākamā, bet 2026. gadā notiks Taizemē. Un tur ir arī pasaules runātāji, eksperti, profesori, diplomāti, kuri stāstīs tad lekcijas, lasīs lekcijas. Un viņi taisa šis Veva, kas ir, viņi taisa starpmītingus. Un šogad šis starpmītings notiks Latvijā. Jelgavā, kas ir arī ārkārtīgi liels gods īstenībā, jo tas tāds, viņš, protams, ir mazāks, ja tas nav par tiem 600, 900 cilvēku, kurus būs šajā lielajā kongresā, kas ir, teiksim, Taizemē, bet mums kopumā ir 65 dalībnieki, kas arī kas ir labi. Priekš mūsu Baltijas būs gan no Lietuvas, gan no Igaunijas, un, protams, arī no Latvijas, un arī veterinārie studenti būs. Tā kā es domāju, arī būs ļoti interesanti, jo lektori, kur ir pieaicināti, arī ir ārkārtīgi zinoši un savu jomu absolūtākie eksperti. Labi, tātad man ir prieks, ka jūs esat satikuši veterinārā ārstu kolektīvus, ar ko man bieži sanāk saskarties un kaut kādos pasākumos kopā būt, ka jūs esat satikuši savas jomas roksvaigznes un pat arī attaicinājuši uz Latviju. Tad vēl viena lieta, kas ir beigusies kaut kādā ziņā vasaras gaitā, ja tā var teikt, ir Kleistu, LJF un IZM epopējā ar bāzi. Un šobrīd mēs varam sveikt Everitu Dauburī, Kleistu direktori. Viņa tūlīt jau mēnesī būs nostrādājusi, un mēs patiesībā ceram, ka varbūt nākamajā podkāstā, lai kad tas būtu, mums arī ar Everitu būs, sanāks aprunāties un teiksim, parunāt, kādi viņas uzdevumi, kādi viņas galvenie pienākumi, kā vispār dzīve Kleistos šobrīd, jo no tāda maču viedokļa neliekas, ka kaut kas tā ļoti būtu apstājies. Mači notiek gan Kleistos, gan JJS-ā, gan arī mazie mači dažādos klubos, īstenībā visur Latvijā, man liekas, tur pilns Instagrams un pilns Facebooks ar kaut kādiem mačiem, maču bildēm visu laiku. Zini kā, kā jau es pirmīt minēju, Lietuvai Latvijai tāds pārmaiņu gads savā ziņā. Cits starpā arī Lietuvas zirgaudzētava, viņiem ir 2 bāzes, tātad viena ir Viļņā Rieša, un otra ir Nemuns zirgaudzētava, kas ir, respektīvi šai Riešas bāzai arī ir nomainījusies direktori. Tā kā arī pārmaiņas tur šajos lielajos kompleksos. Tā kā, iespējams, ka Latvija, Lietuva cerams, ka labu pārmaiņu priekšā. Mēs ļoti gaidām labas pārmaiņas. Tāda nākamā sadaļa, ko mēs varētu aprunāt un kas ir ļoti aktuāli šajā laikā, ir 2 lietas patiesībā. Viena ir tā, ka kalendārs, Zirgu podkāsta kalendārs 2028. gadam ir tapšanas stadijā. Un bilžu atlasīšanas stadijā mums ir bildes, ko mēs sabildējām Tallinā. No 2 fotogrāfēm īsti pietiekami tas nav līdz galam, jo tur ir gaisma arēnā, bet tas ir vienmēr tāds arēnu jautājums un arēnu situācija. Bet šobrīd mēs esam tādā fināla bilžu komplektēšanas taisnē. Un Zirgu podkāsta kalendārs būs arī šogad. Un Facebook lapā ir links, kur ir iespējams arī pie kalendāra tikt to pasūtot. Un otra lieta un aktualitāte šobrīd ļoti liela tādā zirgu aprūpes ziņā ir zirgu skūšana. Mēs esam skuvējis, mēs esam par skūšanu, mēs esam par to runājuši arī iepriekš. Es esmu skuvējis, tas izklausās ļoti profesionāli un labi. Nē, es nezinu, mēs esam par skūšanu zirgu. Par to, kādi ir plusi skūšanai mūsu pasaulē, mēs esam runājuši iepriekš, bet mums ir iespēja profesionāli skūšanas speciālisti pieaicināt šobrīd studijā. Un tā ir Kelija Kārkliņa. Kelija ir kādu laiciņu pastrādājusi pie Matasa,
Matas Petraitis. Un vēl šādiem tādiem cilvēkiem palīdzējusi. Tad viņai ir arī savs zirgs, un viņai jāietiecīgi. Un tagad viņa mēģina no tās palīdzēšanas mazliet aizbēgt, jo viņa ir uzsākusi studijas sabiedrisko attiecību specialitātēm. Tā kā iespējams Ilze viņa drīz pārvilinās pie sevis, jo viņai jau vajag sabiedrisko attiecību speciālistus, bet pagaidām Kelly ir piekritusi ar mums parunāt par zirgu skūšanu, jo tas ir viens no palīga arī darbiņiem. Un kas ir, varbūt Kelly mums var ieteikt kaut kādus ieteikumus. Zirgu podkāsts. Sveiki, Kelly! Sveiki! Labi, Klau, vai tu vari pastāstīt mums par zirgu skūšanu? Kas ir svarīgs? Ja man gribās noskūt savu zirgu, es to nekad neesmu darījusi, un mans zirgs arī nekad nav skūts, un viņam ir 6 gadi, bet vispār viņš ir diezgan lācīgs un mierīgs. Bet ko tu ieteiktu vispirms? Ko man vispār izvēlēties? Kādu skujamo mašīnīti, kad man viņu skūt no rīta vakarā? Kā man vispār sākt? Ar ko man sākt? Ar kājām, asti vai ar galvu? Vai man vispār vajag skūt manu 6-gadnieku? Nu, es domāju, ka sākotnēji būtu jāapjautājās, piemēram, kādam cilvēkam, ka viņš uzticēs par to, kā skūt. Un tādā ziņā, kad varbūt uzreiz nav jāpērk savu mašīnīti, varbūt var kaut kādā aizņemties. Vai pirmajā reizē palūgt ar kādu kopā noskūt. Jo skūšana gluži nav tā, ka tu paņem skuju mašīnīti un sāc skūt zirgu visos virzienos vai tam līdzīgi. Attiecīgi būtu labi, ka tomēr ir blakus kāds, kas var pamācīt. Pirmo reizi tomēr izstāstīt, kas jādara, kas būtu jāņem vērā. Un to noteikti nevajadzētu darīt pašam tā uz savu galvu. Ir iespējams iegādāties daudz dažādas skuju mašīnītes. Noteikti, ja tas ir kaut kas jauns, ir labāk pirkt skuju mašīnīti arī bez vada, kas šobrīd ir iespējams. Uz baterijām, attiecīgi, tad nav risks, ka zirgs uzskāps uz vada un kaut kas var notikt. Jā, bet, ja ir apņēmība tomēr pašam ņemt un skūt un ir savas kuja mašīnīti, tad noteikti ir jābūt asiem asmeņiem. Tīram zirgam pirms tam, vēlams, ka tas ir nomazgāts un kārtīgi notīrīts. Runāju par tādiem stāļu laikiem, to būtu vislabāk darīt laikā, kad ir mierīgs stālī, kad zirgus nebaro, kad neviens neskraida pa stāli. Kādā dienā, kad zirgam varbūt nav bijuši brīvdienas, bet viņš ir attiecīgi pajāts, piemēram, agrāk no rīta, vai ka viņam kaut kāda enerģija ir tā kā nogājusi, un ka viņš attiecīgi varētu iespējams būt mierīgāks. Lai nav tā, ka zirgs ir nedēļu atpūties, daudzies paploku, un tagad mēs paņemam un skujam, un skaņa arī tomēr ir, un ja zirgi no tā uztraucās, tad viņi kļūst tādi tramīgāki, un ja mums pašiem ir bail, tam zirgam ir bail, tad maz iespējamība, ka tur tā viss mierīgi sanāks un attiecīgi pats dabūs savu veidu traumu no šī procesa, un zirgs var tikt sabaidīts, jo zirgam šī pirmā pieredze skujot arī ir diezgan svarīga. Ja tā ir mierīga, viņi to uztver mierīgi, arī pēc tam to darīt daudz vieglāk. Klau, es savā pirmajā skūšanas reizē darīju visu pilnīgi pretēji kādu stāsti. Es esmu dabūjis no tā traumu, un man besīs skūt zirgus. Tā pa īstam. Mums bija mašīnīte ar vadu, kur skanēja, bet tas arī bija pirms 11 gadiem. Tā kā kāds laiciņš ir pagājis. Mašīnīte skanēja pa visu stāli. Man ausis pašai krita ciet no tās mašīnītes. Tas mašīnīte uzkarsa, vads pa kājām, visur spalvas, visur pats zirgs tramīgs. Man tā kā ir trauma palikusi no šī neliela. Bet tagad, protams, šīs bez vadiem ir ok mašīnītes. Un viņām arī ausis nekrīt ciet kā pirms 11 gadiem. Man gan pirmā skūšanas pieredze bija ļoti pozitīva. Man patīk skūt zirgus. Es to ātri varu izdarīt. Arī mans zirgs labi skujās, labi stāv. Viņš ir skūšanās čempions, līdz ar ko cilvēki nesabīstieties. Mēģiniet un dariet tas, ko es no Kelijas saprotu, ka ja tu skuji pats pirmo reizi un zirgs skujās pirmo reizi, tā nav laba savienība. Varbūt pirmo reizi, paprasam kādam, piemēram, piezinam Kelijai un sakam, hei, varbūt tu vari atbraukt man noskūt manu 6-gadnieku. Savukārt, ja zirgs jau ir skuvies, tad vienmēr var noskaidrot no iepriekšējā īpašnieka vai jātnieka vai kāda tur tā situācija, kā tas zirgs pie jums nonācis, kā viņš skujās, un tad jau sākt ar to. Un droši vien, ka jaunzirgus arī var neskūt uzreiz, gluži tur galvu, kājas un tā tālāk, var tikai ķermeni varbūt skūt. Ilze, tā ir vienkārši mana trauma. Man arī ir labs zirgs, kurš labi skujās un var noskot viņu ātri, tas tā. Man vienkārši nav šādas traumas. Tas ir redzi. Es vienkārši gribēju, tā kā es esmu kaut kur pārāka kā tu. Skūt. Viņam patīk viss, kur skuj. Un Kelija viņu nosko?
Man Viņam pašai ļoti rūp savu patīk. zirdziņš, es pati varu zirdziņu noskūt, veltīt zirdziņam Šito laiku. izgriezīsim, jo šis skan it kā man nerūpētu. Labi, mums tāda ņemšanās. Bet, jā, ar kuru ķermeņa daļu sākt? Nākot pie zirga, ievedot atsaitēs. Pavisam jaunu zirgus var mēģināt boksā, bet tam arī ir risks, ka zirgi grozās, tad viņus ir jāmāk piesiet. Ir zirgi, kuriem ir mierīgāk, ja viņus skuipām pirmo reizi boksā sāk, bet, attiecīgi pašam tas nav tik komfortabli un atsaitēs, ja zirgs labi stāv, viņi arī parasti stāv un viss ir labi. Bet parasti, ievedot zirgu atsaitēs, es sākotnēji vienkārši notīru zirgu papējā, iedot kādu gardumu, tad ieslēdz skuju mašīnīti, vienkārši padarbina, pieliek tā kā tuvāk, bet neskuj. Un tad varbūt sāk ar plecu, iedot zirgam kādu kāram, ja viņš nereaģē, tā kā apbalvojot viņu. Tad mazliet paskuju plecu, paskatoties reakciju, jo, ja zirgs tur nav tik droši, tad mēs pie kājām varbūt tā kā uzreiz nelienam vai pie galvas, jo tur viena nepareiza kustība, un tad mēs varam likt boksā un šodien beidzam pasākumu. Attiecīgi, bet ja viss ir ok, tad es parasti daru tā, ka es noskuju tajā vienā pusē kaklu, ne līdz augšai, bet tādu puskaklu, tad es sāku skūt muguru, priekškāju, vēdaru, otru priekškāju, un tad otrā pusē sāku kājas, tad attiecīgi ķermeni, galvu. Parasti es laikam jāskuju pēdējo, jo tas ir tā kā punktiņš uz i, jo plus ir zirgi, kuriem tu nezini, vai tu noskūsi galvu, un tad to tā kā atstāji pēdējo tik, cik ļauj, un tad attiecīgi skatās, kā zirgi reaģē, bet jā, lielākoties, ja zirgs ir radināts, viņus var tīrīt, viņam arī galvu parasti var noskūt, un arī priekšā. Viņiem ir bailīgākais, kad tu skuj man šķiet virs acīm, jo tad, kad tu skuj pieri, viņi pat tā nereaģē. Es īstenībā krosānu varētu izīrēt skūšanas tā kā apmācībām. Skolai. Es varētu atvērt skūšanas skolu ar Keliju kopā. Vienīgais tas, ka tā kā ļoti bieži tās nodarbības nevarētu notikt. Vēl ir jautājums. Tagad man izsit ar savu to skūšanas skolu. Es vienkārši domāju, tev taču pašai rūp savu zirdziņu, un tu gribi pat viņu skūt, un tagad esi gatavi izīrēt. Es gribu, lai citiem ir arī pozitīva pieredze. Galvai. Man šķiet, kas jāpiemina, tad ir tie garie mati virs acīm un ap degunu, kas ir taustas mati. Tad varbūt tas ir tas, ja cilvēki tūlīt sāks pirmo reizi, piemēram, skūt, tad jāatcerās, ka tas ir kaut kas, ko nedrīkst noskūt, jo tie ir taustas mati, un tāpat arī ausis no iekšpuses nedrīkst skūt. Ja tas arī ir noteikums, ka iekšpus ausīm nedrīkst izskūt. Kāda vēl ir noteikumi ar starptautiskām sacensībām saistīti? Tīri teorētiski zirgus drīkst skūt 3 dienas. Praktiski arī? Ierodot pirms ierašanās mačos. Un asmenīšiem ir jābūt 1,5 mm. Tas ir pēc noteikumiem. Protams, tas, ko neizmanto, neviens gluži nemēra, bet tas ir tas, kas ir rakstīts ir noteikumos. Jo arī starptautiskos mačos ierodoties un paliekot līdz nākamajai nedēļai ir, teiksim, diena vai 2, kurās vēl drīkst skūt, pirms ir sākušies mači. Un sākoties sacensībām nedrīkst stāvlīt darbināt skuju mašīnītes, to visu nedrīkst darīt, jo tad vienkārši no sacensībām tiek diskvalificēti. Tas ir aizliegts. Un vēl man tāds viens jautājums ir, kā skaisti noskūt kreipu līniju? Tiešām tas nav pats vienkāršākais. Tur var kādreiz ieskūt, aizbraukt, izkustās kakls, un tu vairs nezini, kā ar to visu tik galā. Un tad noskujās kreipas, nost kaut kāds rops izkujās laukā. Tev tā nekad ilgi nav gadies, saprotu. Man nav tā gadījuma. Man pilnīgi nav šauba, bet realitātē es domāju, ka katram var tā gadīties. Ir kaut kāds paņēmiens, kā to kaklu līniju vislabāk noskūt? Parasti es daru tā, ka es atrodu kādu paaugstinājumu, piemēram, kādu ķeblīti vai krēsliņu vai jebko, uz kā uzkāpt, kas ir stabils. Ka tu pats esi tādā līmenī, ka tev ir jābrauc tā no lejas uz augšu, lai nav jāstiepjās kaut kur, un tas izprovocē varbūt kādu zirgu kustību. Un tam zirgam arī jābūt ir mierīgam. Bet ja tur mati aug pretējā virzienā? Spalva. Tā kā, ir tad tie virpuļi. Tas, ko ir otru, tā kā, tas ir sarežģītāk. Labi, es varu skot gan labo, gan kreiso. Es esmu ļoti, ļoti virdus, bet jā, attiecīgi ir jāskoja pret to virzienu, un tad tu tā centies. Parasti, ja aug pretēji, tad tāpat skuja tajā pašā virzienā līdz galam, un tad atpakaļ tā kā pielabo. Jā. Jo citādāk, ja skuja tā pa posmiņiem, tad sanāk
saraustīti. Tad sanāk kā man. Nu, vēl var skūt tā kā varbūt tālāk, un tad no augšas mēģināt tā kā kārtā. Bet tas ir kā kuram zirgam. Varbūt arī kājām, īpaši kāju lejasdaļai, diezgan piņķerīga. Kā tu dari, tu cel kājas un tādu skuju, vai zirgs stāv kāja ir uz zemes un tādu skuju, jo tur ar tās visas mazās vietiņas ir diezgan sarežģīti izskūt dažkārt. Jā, reizēm tā gadās. Tiem, kuriem šķiet, ka pakaļkājas ir bailīgāk skūt, patiesībā nē. Pakaļkājas viņi labprātāk parasti tur uz zemes, un parasti viņi grib ar priekškājām kaut ko darīt. Jo tās viņam ir kaut kādā veidā tādas aktīvākas uz visām pusēm. Ir zirgi, kas stāv, kuriem vienkārši var stāvot malā skūt. Ir zirgi, kas paši piedāvā pacelt kāju, un tad es arī turēju to kāju un skuvusi. Ja jau viņš piedāvā, ka viņam vajag paturēt, var jau paturēt. Tad attiecīgi tas novērš to, ka viņš viņu tur mahā. Bet man patīk turēt kaut kādā veidā vienu roku tomēr uz tās kājas, jo tad tu jūti impulsus, kā viņš varbūt mēģina kaut kā grozīties vai kaut ko darīt, un tas novērš tādu, ka tu stāvi tālu ar vienu roku, un viņš pēkšņi paceļ vai kaut ko tādu dara. Nu, vēl, ja zirgi reaģē pa daudz, vai palūk kādam staļļabiedram, pieturēt otru kāju, skuju priekškāju, pieturēt otru priekškāju, vai skuju pakaļkāju, to pašu tikai priekškāju pieturēt. Protams, ja tas zirgs ļoti labi dod kājas, to darīt arī pats, ja bišķiņi ir uztrenējies, bet tas ir jāskatās pēc situācijas zirga un apstākļiem. Pirmajā reizē droši vien ar to nevajadzētu sākt, ka pats tur kājas un pats arī skuji. Pirmajā reizē, jā, vislabāk to būtu darīt kā ar kādu kopā, kas tomēr var dot kādu padomu, lai nav tā, kā abi skatās un domā, ko mēs tā darīsim vai ko mēs un kā skūsim. Un varbūt, ja nav tā pārliecība, ka viss iztīsies smuki, labi un, piemēram, ir maču priekšā, nu tad varbūt kājas nav jāskuj, tad varbūt ir jāatstāja tādas līnijas. Kājas atstāja, tas ir pēc situācijas, lai nav tā, ka tā viss robaini un tad aizbrauc uz mačiem un tad bēdīgi. Man bija vienreiz bēdīgi, bija jābrauc uz Vāciju sacensībām, tad, kad es strādāju par palīgu. Un kaut kas nebija ar asmenīšiem labi, un man bija rudas zirgs jāskoja, un rudas zirgi, tas ir, ja tu nenoskoji perfektu līniju, tad tā līnija tur paliek. Man vienkārši tādas lildienas aķis aizbrauc uz tām sacensībām ārprātā, bet, kā likts pēdējais vakars, un tad vēl nebija šie tenfeji noteikumi pirms tajā laikā. Un tu skuji pirms izbraukšanas, un tas zirgs man izlādēja viņu no mašīnas laukā, un man pilnīgi kauns pašai. Es domāju, ārprāts, kā ar šitādu, un tad ceru, ka ātrāk tie mati drusku attauksnes pāva, respektīvi. Bet, jā, tas laikam viens no tiem ieteikumiem pārbaudīt, lai visa aparatūra, kuru būs jāizmanto, lai ir tiešām asmenīši ir labi un mašīnīti ir ejoša. Citādāk var sanākt interesanti. Jā, visādi ir bijis. Jā, tāpēc, ja es braucu, man patīk pašai tad noskūt, tad es zinu, ka viss ir noskūts tā kā man patīk un viss ir jauki. Bet, protams, ir atkarīgs pēc situācijas un nevienmēr mums ir tā laiks visiem un tā. Nu, jā, tad vēl ir tādas ausis, ko daudziem zirgiem nepatīk skuji. Tā tiecīgi tas arī ir jāskatās, kā zirgs reaģē. Un tā kā es skuju ausis, tad es parasti tā kā, jā, ausis drīkst kustināt, ka viņas skuj, lai tur nesanāk kaut kur ieskūt vai kaut ko tādu. Un tad, kad ir ausīm tā, kā lai formulē tā līnija, kur tomēr nāk ārā mati, kur mums gribās, tad tā kā aizstājas ar cietu ausi un tad tā nobrauc. Varbūt tā grūti ir izstāstīt tā, lai varētu vizualizēt. Galvenais to darīt ir pašam saglabāt tādu mieru. Jā, visā nevajag gluži stresot, un ja tas zirdziņš šajā reizē sāk cepties un nav neviens, kas var palīdzēt vai kaut kas, tad labāk to zirdziņu likt boksā un turpināt nākamajā dienā. Nevajag tam zirgam un sev radīt traumu un mocības, jo visā visumā tas process nav nekas traks, un tam ir jābūt, tas ir tāpat kā aiziet zirgam uz treniņu, nomazgāties vai kaut ko tādu, tas nav nekas ārkārtējs, un to var arī izdarīt, piemēram, ja zirgs ļoti reaģē, 3 dienu laikā, noskoja katru dienu kādu daļu. Tā arī, piemēram, mēs esam radinājuši zirgus, kuriem nepatīk tā skūšana, vai kuri tur apnīk viņiem, vai vēl kaut kas, tad noskoja katru dienu kādu daļu, un tad tas zirgs tā kā uz to reaģē. Pašiem vieglāk dzīvi zirgiem, vieglāk. Jā, lai nav caur tādu piespiešanos. Jā, jo citādāk nākamajā reizē tik līdz ieslēdz mašīnīt, viņi jau ņemās, un tas ir sarežģītāk. Un tad vēl viens jautājums man ir par skūšanu. Tu atstāji pie asas 3 stūrīti, vai ne? Jā.
Kā to dabūt smuku? Uzzīmēt no sākuma? Man vienmēr sanāk šķīps. Skuj vienu pusi, tu otru nesanāk. Un tad beigās vienkārši viņi Tu noskuj. vienkārši droši, tā kā stingru roku iedomājies to līniju. Nē, nu es vienkārši varu vienu iedomāties. pusi un otru Bet pusi. acīm redzot, diezgan šķība man sanāk iedomāties. Acīm redzot. Parasti sanāk skujot. Zirgam ir jāstāv tā kā no sāna, bet nu reizēm, ja mēs tomēr stāvam aiz tā dibena vai kaut kā, tas arī ļoti jājūt, ko mēs darām. Un zirgu kustības, jo nu, viņi tomēr tā mēdz spērt tā kā uz atpakaļ. Bet teorētiski zirgiem iet mugurkauls, un tad tu apmēram nomērķē to viduspunktu, kur tam trīstūrim būtu jābūt tam. No, es tā parasti Stūrītim? daru. Jā. Un tad skuj no vienas puses, no otras puses. Un tad man gribās vienmēr pielabot, un tad, kad tu gribi To pielabot, nevajag darīt. Jā, reizēm. tas laikam ir tas. Ja, piemēram, citā atstāja arī tur, kur liek attiecīgi saglus tādu nelielu daļu, to arī var darīt. Tas ir jāskatās no situācijas, vajag, nevajag. To es kādreiz, kad es sāku skūt, es zīmēju ar krītiņu, piemēram, kontūru, lai mēs neaizskuju kaut kur ne tā. Es liku sadlu palikņus. Un tad Apkārt. apkārt. Es nesaprotu, kāpēc vajag atstāt. Katram savs. Katram Es ir tiešām savs, jā, citiem patīk, kā izskatās, citiem šeit, ka zirgam tad ir kaut kā labāk. Ir zirgi, kas ir ļoti jūtīgi, bet tas arī ir jāskatās, jo zem šīs spalvas, ko mēs atstājam, arī krājās, tā kā netīruma un viss kaut kas, un sviedri, un tas arī rada to, ka tur, ja tu noskuji, pēc tam tur ir kādas pumpas vai kaut kāda āda tur iekaisis vai vēl kaut kas, tad tas ir jāskatās. Bet, nu jā, kopumā ir jāsakojas, lai ko tie zirgi tomēr mums ir tīri un sakopti, un tad jau arī mazāk visas šīs lietas. Jā, un metās. noskūtus zirgus ir kopt vieglāk, viņi ātrāk pēc treniņa atsoļojās, viņi nav slapi, viņi nav jāliek būdā slapi. Tas noteikti atvieglo kopumā. Un tu arī redzēji, kas tam zirgam kurā vietā ir. Tu vari sataustīt ar to biezo spalvu. Tu jau bieži vien nemaz nevar sataustīt, Jā. kas tur zem tās spalvas apakšā ir. Īpaši zirgiem ar baltām kājām. Piemēram, ir labi, ka tomēr pat, ja neskoja visu zirgu, tomēr noskoja tās Zeķes. jā, zeķes nost, un tad redz, ja tur ir kādi pušumiņi vai kādas sprēgas sāk mesties. Sevišķi tagad dubļos, kad Jā, te, jā. Nu, Tas ir ātrāk. nožūst un Jā. mazākas iespējas. Tā āda tiem zirgiem, kur ir baltie mati, respektīvi viņi ir apakšā jūtīgāk. Un šiem zirgiem tieši arī visbiežāk rodās tā saucamās sprēgas. Līdz ar to, jā, tas ir ļoti arī kaut kas, kam jāpievērš uzmanība. Jā, ziemā arī viņus pareizi sadzot, skatoties, vai viņiem nav augsti, karsti vai kā arī ļoti skaisti var saglabāt šo skubumu. Un gluži nav tā, jo siltāk sagu uzliek, jo lēnāk attaug ir jāsako līdzi, lai viņiem arī nav pa karstu. Jo attaugt, viņi tāpat attaug. Un tas ir normāli, un tas, ka jāpērskuja vairākas reizes ziemā, tas tomēr ir normāli. Vienkārši jāsako līdzi, lai viņi jūtās labi, komfortabli, un jā, tas ir galvenokārt. Paldies, Kelī, ka tu biji gatava padalīties ar savu pieredzi. Mēs ar savu vienmēr esam gatavi dalīties. Kāds prasa vai neprasa? Paldies, Tēlās! Zirgu podkāsts. Tātad aktualitāte rudenī skūšana, to mēs esam izrunājuši. Paldies tiešām Kelijai, ka viņa padalījās arī ar savu pieredzi un redzējumu. Es sapratu to, ka mana dzīve un skūšana man tiešām ir kaut kas ļoti viegls un laikam es varu par to būt ļoti, ļoti priecīga. Nākamā aktualitāte, kas mums ir tāds ikgadējs vai, ne ikgadējs, bet obligāta lieta ir tā attārpošana. Jā. Tā ir tagad jādara, ja? Varbūt mēs varam pasaukt kādu ekspertu. Attārpošanā? Jā. Keliju? Nē, ok, labi. Tātad, vēlreiz ABC par attārpošanu. Kas mums ir jāzina, kas mums ir jādara un kāpēc tas ir jādara un kas būs, ja mēs to nedarīsim. Ja nedarīsiet, būs tārpzirgiem slikti. Un tas var beigties arī ļoti, ļoti slikti. Jā, tas var beigties ļoti slikti, bet pareizais ceļš jau tomēr, uz ko visi tagad pasaulē iet tomēr uz to, ka veic šo fekālu izmeklēšanu. To Jelgavā var izdarīt. Un to var izdarīt, jā, un tas arī nav ārkārtīgi dārgs pasākums. Tā kā to var izdarīt un pastīties, kas tur notiek. Un īstenībā jau tādā veidā mēs varam piemeklēt visatbilstošāko attārpošanas līdzekli, jo attārpošanas līdzekļi arī ir dažādām aktīvajām vielām, kas dar vienam, nedara citam, un kas dar citam, nedara
pieder tam, vai ne? Līdz ar to veicot šīs analīzes, mēs tomēr varam novērtēt to, vai ir invāzija, kāda ir invāzija, un tad veikt attārpošanu. Bet, ir, protams, gadījumi, kad nav opcijas varbūt tās veikt šīs analīzes, ja? Es nevaru tev iedot, ar ko attārpo. Ja tu man tā prasi, ar ko man attārpot zirgu, es tev neprasu. Es vienkārši prasu 2 reizes gadā, mēs attārpojam. Bet es tev saku to, vai kā mēs daram? Tas, kas ir svarīgi, ka tu zini, ar ko tev ir iepriekšējā reizē attārpot zirgus, jo tikai tad es tev varu pateikt, ok, tu attārpoji ar to un to, tad mēs tagad varētu izvēlēties citu attārpošanas līdzekli, lai nav tā, ka tu attārpo 5 gadus ar vienu attārpošanas līdzekli, un tie tārpi tur paldās jau laimē. Viņi jau ir pieraduši. Mūs šis te neņem. Tā kā viss forši. Viens. Analīzes, ja tu man prasi padomu, 1 analīzes, 2 piefiksēt, ar ko ir attārpots tavs zirgs iepriekš, un tad jau attiecīgi 3 veterinārārsts jums piemeklēs pareizo attārpošanas medikamentu. Kas attiecās varbūt uz jaunzirgiem un uz kumeļiem, viņiem ir tārpi, viņus ir jātārpo. Īpaši, ja mēs runājam par kumeļiem, tad tur ir tās schēmas 2 mēnešu vecumā, 4 mēnešu vecumā, ja, kad viņi ir jātārpo un ar kādiem līdzekļiem. Bet tas arī tad sazinamies ar veterinārārstu un sakam, kad rekur man ir kumeļš, kurš būtu jātārpo, ko viņam vajag attiecīgajā vecumā. Vai arī, ja viņš ir iepriekšējā reizē attārpots ar X medikamentu, tad, lai nav tā, ka mēs izvēlamies nākamo nepareizu. Bet ja man, piemēram, es sajūku prātā un es nopērku kumeļu 8 mēnešu vecumā, tad viņš ir līdz 6 mēnešiem kā minimums bijis pie mammas, un tad man ir jānoskaidro, ar ko viņš ir 2 mēnešu vecumā attārpots, ar ko 4 mēnešu vecumā attārpots. Nav jau teiks, es tev tagad stāstu tādu ideālo pasauli, vai ne? Bet mēs jau dzīvojam ideālā pasaulē. Es arī gribētu, ka tā notiek, bet ir kumeļi, kurus attārpo, piemēram, 4 mēnešu vecumā. Viņiem diezgan daudz tie tārpiņi dzīvo iekšā. Bet tas, kas ir, tu jebkurā gadījumā, tas, ko es tev varu pateikt, hei, uztais analīzes. Paskatāmies, cik daudz viņiem tur tie parazīti ir un kādi. Un atkal mēs tev atradīsim, ko izvēlēties. Labi, es pieļauju, ka analīzes, tas tiešām ir tiem, kuri vāra līdz Jelgavai aizgādāt analīzes. Kas ir kaut kāds... Sūta ar Omnivu. Ja? Jā. Pareizi, jā. Kāpēc gan nē? Respektīvi, es tātad vai pat esmu aizvedus vai ar Omnivu aizsūtījus, man, teiksim, tie tārpi, tagad, jūs sakat, ka tur viss kārtībā, tagad var neattārpot, vai, kas tad notiek tālāk, ja man nav tās, to tārpu tai vēderā? Nē, tev jau arī vispār ir, bet mēs par zirgiem. Atkarīgs atkal būs tas, kad mēs izrunāsim, ko tu esi kādā attārpojusi, jā, bet, ja tev nav to tārpu, tad visticamāk tev arī attārpot nevajadzēs. Bet jebkurā gadījumā 2 reizes gadā man tad ir jāsūta, es neattārpoju, tad es sūtu un tad es prasu savam veterinārārstam, kā man rīkoties, un tad veterinārārsts man iedos visizglītotāko atbildi. Jā, redz, ir viena tāda tārpi, ko tajās vienās no analīzēm, kuras parastais, viņus īsti redzēt nevar. Tāpēc tur drusku ir jāsaprot, cik tu, teiksim, ja tur nebūs 3 gadus attārpojusi, teiksim, tev visu laiku tās nulles tur rādās, tad visticamāk es tev izrakstīšu vienu šo medikamentu, jo tiem tārpiem, kur neredzās, teiksim, tā viņiem tur speciāla kultivēšana vēl ir, viņiem tur vajag speciāli viņus. Bet jebkurā gadījumā, mūsdienās zirgi visticamāk arī, teiksim, neiet tikai tur savos aplokos, bieži vien kaut kur mainās, kaut kur jaucās, tur... tas nav tā, ka tas tavs viens zirgs dzīvo tikai supersterilā vidē, tikai tur, kur viņš ir viens pats un viņam tur nekādi citi, es domāju, ka no šīs sveši dzīvnieki nevar viņā iekļūt. Tāpat jau tu braukā uz sacensībām, turp, šurp un tā tālāk. Bet es domāju, ka tas, ko no šī paņemt, ir tas 2 lietas viennozīmīgi. Tad viena ir šīs analīzes, un otra ir piefiksēt, ar ko jūs esat attārpojuši zirgu iepriekš. Tas ir tas, kas būtu svarīgi. Kas mums vēl rudenī tāds aktuāls? Tās sprāgas. Tās ir un bija un būs, par to mēs arī esam runājušas iepriekš. Tas ir aktuāli tagad mitrums un nekur no tā tālu neaizbēgs. Tā kā tas Pēc aploka nomazgājiet zirgam kājas, ja viņas ir dubļainas, nosusiniet labāk, ja ir tāda iespēja, nevis iemetiet zirgu būdā. Ielieciet. Nevis ielieciet zirgu būdā.
Un pēc jāšanas arī nomazgājumi noskujam vispirms, un tad tas mums arī varbūt iedos kādu priekšaizsardzību pirms sprēgu parādīšanās. Tad sporta dzīvē, tādā lielajā sportā, kas mums notiek šobrīd, viens no mūsu vadošajiem jātniekiem bija Šamurīnā pagājušajā nedēļā Aleksandrs Šakūrovs un startēja ļoti pieklājīgi, diemžēl, lielajā aplī pēdējos 2 maršrutos, pa vienam bomb krita. Un Kristaps Neretnieks ir devies uz Meksiku, kur, diemžēl, arī Grand Prix pārlikšanā pēdējais nokrita, palika 5., bet gandrīz vinnēja. 5 zvaigžņu sacensības. Jā, un šobrīd Kristaps ir La Silla bāzē. Tā ir tā pati bāze, no kuras nāk Rolfa Jorana Benksona leģendārais Niņa La Silla, ko atcerās apmēram mana un tava vecuma zirgu pasaules cilvēki, jo viņu izvadīja no lielā sporta 2012. vai 2013. gadā Gēteborgā, kad mēs tur bijām savā pirmajā pasaules kausa finālā ar Kristapu. Bija ļoti emocionāla ceremonija, un Niņa kā reiz devās atpakaļ uz šo La Sillas bāzi Meksikā, un es nezinu, kaut kur tur viņš iespējams vēl dzīvoja, un nekāda ziņa par to, ka viņš ir zaļākās pļavās, nav bijis. Domāju, par tādu zirgu šāda ziņa būtu. Neesmu Kristapam prasījusi, vai viņš ir tur viņu saticis. Tas, ko viņi ir satikuši, ir lāči. Es tieši gribēju teikt, viņš tur ar lāčiem izklaidējas, viņam nav laika meklēt. Bet jā, tātad viņi šobrīd ir šajā te La Silla bāzē Meksikā. Es ar lielu interesi vēroju pirmās sacensības. Tāda aprunāšana nedaudz jau senāk. Kristaps vispār solīja atzvanīt, bet nav viņš vēl atzvanījis. Mums ar viņu pašu nesanāks parunāties šī podkāsta ierakstā par viņu piedzīvojumiem Meksikā, bet es vēroju ļoti uzmanīgi pirmās sacensības, kas bija jau pirms dažām nedēļām Meksikā, un tur ļoti lija. Un tas, ko es pamanīju, uz zāles laukuma visi lec, visi forši, tur vispār tikai zāles laukumi, cik es esmu redzējusi, es tā pareizi atceros. Bet tie meksikāņi laikam ļoti baidās no lietus, jo viņi leca tajās viss lietus jakās, lietus biksēs. Viņi vienkārši gribēja parādīt, ka viņiem ir. Iespējams, viens čalis lec arī ar seglu pārvalku, lielo maršrutu. Forši. Un tas pārvalks noturējās līdz maršrutu beigām. Labs pārvalks. Interesanti, kas bija pārvalku? Un es vienkārši nebiju redzējis neko tādu. Varbūt tas bija speciālais, tu nemaz nezini. Es nezinu, bet izskatījās, ka nē. Es nezinu, es negribu tā ļoti aprunāt meksikāņus, bet skaidrs, ka tur ir kaut kāda sava pasaule un sava dzīve un savi ieradumi, bet ļoti skaists rozetis, tas viennozīmīgi. Ja es vēl varam bišķiņu aprunāt, mēs varam. Vispār Kristaps ir duls. Viņš nostartēja 2 nedēļas Meksikā. Tad viņš atlidoja uz Poliju mazliet viņu pastartēt 1 nedēļu, un tad aizlidoja atpakaļ uz Meksiku pastartēt. Šito apņēmību. Un man liekas, ka viņš jau Latvijā bija pāris dienas. Es teiktu, ka dūls nevis tāpēc, ka viņš atbrauca atpakaļ uz Poliju, bet dūls tāpēc, ka viņš vispār uz to Meksiku aizpērās. Arī aizpērās uz Meksiku. Droši vien, ka viņš vēl pa starpē pabraukt Limbažos ar traktoru. Es tā minu. Bet tā kā ideja un apņēmība tiešām apsveicama. Pirmais latvietis uz mēnesi tādā Meksikas saistībā. Būtu forši kaut kad uz Austrāliju viņš aizbraukt. Bet, klausies, mēs arī uz Meksiku tagad neaizbraucām, tā kā uz Austrāliju diez vai mēs aizbrauksim, pat ja viņš tur būs. Bet vispār, cik es pamanīju, es esmu 2 sportistus no Eiropas pamanījusi šajos mačos. Tieši 2 arī tur ir. Varbūt ir vēl kāds, bet, 2 eiropieši un tad ir Meksika un ko. Bet jā, kopumā ļoti interesanti un ļoti, ļoti dažāds līmenis, līdzīgi kā Eiropas čempionātu jauniešiem junioriem skatīties. Bet, ja mēs runājam par mūsu zonu, kas mums vēl paliek Varšavas sacensības, kas ir jau šonadēļ, es nezinu, kad mums šis ten iznāks, respektīvi 7, 8, 9 kaut kas tāda datumi, ja es nekļūdos, un tad, kas vēl paliek Poznaņa laikam? Poznaņa, jā. Vēl kaut kas tur Polijā arī vēl kaut kāds 2 zvaigžņu sacensības kaut kur, bet kaut kas ir. Bet jā, principā gads tuvojas noslēgumam. Un arī šis podcasts, šīs konkrētais ieraksts arī tuvojas noslēgumam.
tas, ko mēs esam izdomājuši, mēs esam tur visādos veidos domājuši par tur abonēšanas maksām par kaut ko tādu, jo skaidrs, ka mums izmaksas ir, pirmkārt mums laiks jāatrod ir, un tad vēl arī jāsamaksā par ierakstu, par cilvēkiem, kas mums palīdz to ierakstu nodrošināt, par studiju un tam līdzīgi. Kas nevar pati sevi sponsorēt? Es it kā varu, bet, Es jau arī saprotu, man arī tā kā liekas. Tu nevari mūs sponsorēt? Mēs jau sponsorējam vienu otru. Pagaidām, jā. Bet tad mēs atradām tādu, iedvesmojoties no citiem satura veidotājiem, tādu iespēju kā Baimie kofija, vai latviskojot, tas būtu uzsauc man kafiju. To linku mēs arī publicēsim savos sociālos tīklos, un ja jums tas saturs liekas ok un liekas kaut cik noderīgs un vērtīgs, tad jūs varat mums uzsaukt kafiju. Un tad mēs varēsim no jūsu uzsauktās kafijas naudiņas samaksāt par studijām. Mēs varēsim iet atpakaļ pie Mārtiņa uz studiju. cerams, ka viņš viņu kaut kādā brīdī saliks. Jā, uzsaukt kafiju ir labi. Tev tur vēl kaut kas ir pierakstīts, ar roku. Tas nav tev jāredz. Labi. Nē, man liekas, mēs izrunājam arī to, kas pierakstīts ar roku ir kalendārs, uzsauc kafiju. Cits starpā. Mums tā kā ir, mēs ilgi neko nedarījām, bet tagad iespējams, ka mēs paliksim mazliet aktīvāk sociālajā vidē, sociālajos tīklos, jo mums tur tādi daži rūķīši ir, kuri nesasoli pirms laika. Kuri sola palīdzēt mums ar sociālajiem tīkliem, tā kā sekojiet mums līdzi, uzsauciet mums kafiju un būs forši. Jā, respektīvi, kas sola palīdzēt mums veidot saturu, kas arī viena no tām ir Kellija, ko jau mēs redzējām šodien, un otra ir Paula Pikāne. Redzēs. Man patīk saukt par maziem rūķīšiem, tagad sajauc visu intrigu. Nezinu, vai meitenes priecātos, ka mēs viņu saucam par maziem rūķīšiem, bet ok. Nē, varbūt tad to tieši vajag izgriezt klausies. bet, jā, tā kā mēs cenšamies te atkal apņemties, mēs saprotam, ka vajag, un mēs arī it kā gribam, bet tad iestājās tā dzīves realitāte, un tad nevienmēr sanāk. Bet varbūt, ka meitenes mums arī pabakstīs vairāk, bet katrā ziņā viņas mums palīdzēs ar satura veidošanu, ar mūsuprāt jēdzīgiem padomiem arī par to, ko kā darīt, un palīdzēs arī sakot līdz kaut kādiem lielajiem sporta notikumiem vai notikumiem nozarē. Labi, Ilze, es ceru, ka mēs kaut kad drīz tiekamies. Jā, drīz tiekamies. Gan tev jābrauc pie Krosāna. Paldies par podkāstu. Uz redzēšanos, Ilze. Zirgu podkāsts ar Ilzi un Diānu. Nopietnas un nenopietnas virtuves sarunas par un ap zirgiem.